Saki man vecais, vai tu zini, kāpēc visām bankās, kasieriem un direktoriem, kur viņi sēž, ir apkārt restisko? Vai tu zini, kāpēc? Jā, saprotams, tas ir tāpēc, lai viņi būtu droši un viņam neuzbrukt laupītāji. Nē, nekas tam līdzīgs, Bet kas tad? Nu redzi, kāpēc visiem kasieriem un bankas direktoriem ir restis apkārt, lai viņi jau bankās būdam pierast pie cietuma režīmu. Tikai tāpēc, jā. Tāpēc vien tagad es te saprotu. Jā. Latvijā ir dzīve laba, eksports un cūku tauki, pašiem ālutiņš, ko dušu noskalot. Upes bagātas mums vēžiem, visas bankas pilnas blēžiem, taču no bankratiem tik labi pelnīt prot. Kāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā? Tāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir 100 deputātu, kopā 200 no prātu, partijās un grupas 120. Dažam labāk patīk šauties, dažam turp un dažam kauties, saņem dušu, ieskļauj saujā un tad cīt. Tāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir lati, stūri, krāti, pašiem savi diplomāti, kokaīns un briljanti, ko spekulēt. Rūdus izmērcēja plūdi, bet mēs dziedam čim, lai rūdi, rūdu vietā sāksim kokaīnu sēt. Tāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tāpēc visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Mums ir ordeņi no zelta, krūtītīšai, kas nav pelta, tukšam vēderam, kas grūtos laikos rūp. Tautai pastalas un auti, augstiem vīriem kresi rauti, visi kungi tikai goda vīru trūp. Bet tomēr visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā. Tomēr visi saka, cik jauki tā, labi dzīvot mīļā Latvijā.